Sveicināti Los Santos iedzīvotāji! Ar jums kopā Emma Salivana un šis ir ārkārtas ziņu izlaidums. Mūsu komanda šīs dienas laikā ir saņēmusi 2 dažādus anonīmus zvanus par situācijām pie autoservisa Redline. Mūsu operators nekavējoties devās uz notikuma vietu, kā arī pēcāk tika uzklausīti abu situāciju apraksti no policijas departamenta darbiniekiem. Sveiki, esmu PV3 Gabriels Morelli, priekšnieka vietnieks šajā departamentā. Mums tika ziņots, ka šodien pie Redline autoservisa ir notikusi apšaude. Vai varat pastāstīt par notikumiem? Cik sapratām, jūs esat bijis tur uz vietas? Jā, ienāca izsaukums no mediķiem, kad pie Redline, precīzāk iekšā Redline, persona esot draudējis mediķim, līdz ko es atsaucos un ierados uz notikumu vietu. Es izstaigāju visu Redline, tur nopratināju personu zilā maskā, kā arī lūdzu viņiem novilkt masku un visu pārējo. Persona bija ļoti pretīm nākoša, un tad, kad es jau taisījos doties prom, es redzēju, kā persona iekšā sadur tieši to, kuru es intervēju ar nazi un aizmuka. Tātad, cik saprotu no jūsu stāstītā, ir arī viens cietušais? Pilnīgi ne. Kopā bija 3 cietušie. Tātad tā persona, tagad vajag atcerēties, es tā īsti neatceros, bet es zinu, ka bija 3 cietušie. Tā ir personai, kuru pirmo sadūra, tai uzreiz sniedz pirmo medicīnisko palīdzību mediķis. Tātad persona uzspēja aprūpēt, viņai viss kārtībā. Un pēc tam ārā sākās kautiņš starp Redline īpašnieku un nezinām personu, kuru es attiecīgi neutralizēju un pēc tam nogādāju slimnīcā un pēc tam jau uz iecirkni sodīt. Cik šobrīd ir zināms, jūs esat pielietojis letālo ieroci taizervietā? Jā, visprecīzi. Mums ir atļauts izmantot letālu ieroci, ja tas apdraud sabiedrību vai mūsu dzīvību. Skaidrs. Un kādi soda mēri tika piemēroti aizturētajām personām? Aizturētā persona bija tikai viena, tāpēc otra persona, kas vēlāk arī man uzbruka ar beisbola noju, kuru es mēģināju aizturēt. Jā, un kādi ir tie soda mēri? Kopā bija tikai par uzbrukumu un par slepkavības mēģinājumu. Neilgu laiku pēc preses konferences par apšaudi pie Redline autoservisa mūsu kolēģi saņēma zvanu no policijas departamenta darbinieka. Par narkotisko vielu uzglabāšanu un iespējamu izplatīšanu ticis aizturēts Redline īpašnieks Ivo Kaimiņš. Sīkāks notikuma apraksts sižetā. Vai varat pastāstīt kopumā par situāciju? Kas vispār notika un kā notika personas aizturēšana? Jā, šodien pulkstens 8:49 vakarā saņēmām zvanu no personas par to, ka viņš ir aizturējis kādu narkotiku dīleri. Zvanītājs bija vīrietis, ap 30 gadi, uzdevās par privātdetektīvu, kurš vēlas kļūt par policistu kādu dienu, un viņš iztīrot ielas no visādiem narkotiku un ieroču dīleriem, kurus viņš nevēlas redzēt ielā. Saņēmām zvanu, persona atradās East Los Santos rajonā, netālu no tetovēšanas salona, kas tur atrodas. Ierodoties, patiešām bija tur viena persona sagūstīta, rokas bija sasietas ar savilcējiem plasmasas.
Persona pati, kas bija sasieta savilcējos, atzina, ka pie viņa saturā esot narkotikas. Viņš bļaustījās, sauc konkrētus skaitus narkotiku. Otra persona arī apgalvoja, ka viņa saturā ir narkotikas, ko viņš ir redzējis. Abas personas pārmeklēju, arī pārmeklēju pašu šo te aizturētāju pēc viņa paša atļaujas, ko viņš man deva. Un pārmeklēju Ivo Kaimiņu, kā noskaidrojies ierodoties notikuma vietā, personu, pie kā bija narkotikas. Ivo Kaimiņš ir Redline autoservisa īpašnieks, ja nekļūdos. Un patiešām tika atrasts narkotikas, konkrēti nesaukšu kādus un cik lielos apmēros, bet tie bija visai iespaidīgi apjomi. Kā arī tika atrastas dažādas lietas Ivo Kaimiņa saturā, ko parasti izmanto smago narkotiku ievadīšanai ķermenī. Un šobrīd notiek izmeklēšana par visu šo situāciju. Tiek pratināti liecinieki, pats aizdomās turamais. Un kādi mēri varētu tikt pieņemti, kāds varētu būt sots? Šobrīd vēl galējie soda mēri nav zināmi, bet tie varētu būt no 30 mēnešiem cietumā sākot no $5000 liela naudas soda. Kas būs tālākā nākotnē ar Redline servisu? Par Redline servisu šobrīd ir neskaidra nākotne. Es nebūšu līdz galam kompetents atbildēt, bet man ir informācija, ka Redline servis esot darbojies nelegāli, ka tur esot notikusi nodokļu nemaksāšana, respektīvi esot klienti apkalpoti bez čekiem izrakstītiem. Kā rezultātā iespējams valsts kasē radušies zaudējumi, un dome iespējams rīkosies, lai šo servisu aizvērtu. Vai kopumā ir paredzētas kādas izmaiņas vai uzlabojumi, kas efektīvāk, lai cīnītos ar narkotiku tirdzniecību kopumā pilsētā? Jā, šobrīd ir vairāk plāni policijas departamentā izstrādāti, bet es par tiem nevēlos runāt publiski šobrīd. Skaidrs, paldies jums liels. Paldies jums par atvēlēto laiku, kungs. Ir radies jautājums par šī servisa nākotni un reputāciju. Vai maz ir iespēja, ka tas vēl darbosies un kāds ir turpmākais servisa un tā īpašnieka liktenis? Sekojiet līdz Life Invaders komandai, kura sekos līdz šo notikumu attīstībai.